Nu, kā tad es pati izkrāmēju to trako sienu priekš saviem zuzukiem? Sprādze no stropas bija zem siena ruļa, un es tik ilgi nevarēju dabūt viņu ārā. Nezinu, kāpēc, bet tobrīd man neienāca ideja, ka es varētu vienkārši pabīdīt viņu ar Belarusu. Un jā, es zinu, ka, ja es ātrāk brauktu ar Belarusu, man vienkārši pietikt ar inerciju, bet es negribēju, lai tā stropa kaut kur man ielido Belarusā, līdz ar to. Tā, šeit es pārceļu savu lielisko statīvu, paskatieties kādas tehnoloģijas. Paskatieties, cik veikli man sanāca ar otro reizi viņu nocelt nost, vispār ideāli. Bet atkal stropa palika zem siena ruļu, un es nevarēju dabūt viņu ārā, un atkal izmantoju savus rociņas. Īstenībā neizmantoju Belarusu, lai paceltu sienu, lai es varētu izjaukt stropu, jo man bija ļoti forši, viņš nokritis, un es negribēju viņus kaut kur aizritināt netīšām. Un bija arī diezgan maz vietas manevrēt. Tā, nu šeit es aizbijusi pabraukt ar trali, un tas sienas nokrita kaut kur vienkārši ne tur, kur es vispār gribēju. Es reku šeit arī to saprotu, un tagad domāju, kā viņu nolikt atpakaļ pie pārējiem sienruļiem. Jau pabīdu, protams, trali, vēl ko atkal ārā stropi, un tad Belarus nāk man palīgā, un es atkal sakārtoju to sienu, un viss bija ok. Nu, jau laiks ir pienācis pēdējam sienarulim, te es atkal veikli uzlieku stropi, čik, un stropa nokrīt, tas nekas, bet šitas kritiens bija diezgan traks. Es biju pārliecināta, ka man nostīs mans draugs, kam pieder tralis, jo es domāju, ka es nolauzu viņam dubļu spārniņu. Es biju tik izsalkusi šobrīd, un man arī netīra pakaļa. Bet jā, es atkal paņēmu Belarusu, atkal viņu sastumu tur, kur viņam ir jābūt. Un beigās arī es visus sienaruļus noliku vertikāli, pēc nedusmojieties, jo jā, tā būs daudz vieglāk noņemt to tīkliņu un rekur uzliku elektrisko gan apkārt. Bet jā, paldies, ka skatījāties, visu labu!